Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV ēterā studijā Andris Auzāns. Satiksmes ministrijas atbildībā ir gan Air Baltica, gan Rail Baltica, gan Latvijas pasts, gan Rīgas lidosta, gan dzelzceļš, gan ostas, gan elektroniskie sakari. Un katra no šīm nosauktajām atbildības jomām pēdējos mēnešos medijos ir pieminēta saistībā ar lielākām vai mazākām problēmām. Vai Rail Baltica projekts būs jāaptur, kad parakstīs līgumu ar Air Baltica strateģisko investoru un kāds ir aviokompānijas nākotnes perspektīvas, vai Latvijas pasts abonēto presi piegādās retāk, kāda rīcība sekos zemūdens sakaru kabeļu bojāšanai un Rīgas lidostā ielidojušo dronu incidentam. Par šiem un citiem jautājumiem runāsim šajā raidījumā. Un jāatzīst, ka iepriekš bija plānots, ka šodien studijā būs satiksmes ministrs Kaspars Briškens, taču 15-20 minūtes pirms raidījuma saņēmām ziņu, ka komunikācijas kļūdas dēļ ministra dalība ir ieplānota citā datumā. Mums par to savukārt paziņots netika, un ministrs attiecīgi neieradīsies. Lai tomēr atbildes uz aktuāliem jautājumiem rastu, pie mums studijā šodien ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs Anduls Žitkovs. Sveicināti! Labdien! Un Delfi nacionālo ziņu un nodaļas redaktors Kārlis Arais. Sveiks! Sveiks! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījuma viesim varat uzdot vietnē Slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu satiksme. Un vispirms par šo mūsu nelielo incidentu, vai bieži gadās tā, ka kaut kas tiek sajaukts ministra darba kārtībā, ministru gaida, bet viņš neierodas? Es nemācēšu atbildēt, vai ministrs neierodas. Viņš, protams, ļoti atvainojas, ka tur tāds misēklis sanācis, bet ministri ir pārstāvēti šeit, es esmu šeit, tad mēs kā viena komanda strādājam un arī atbildēšu uz visiem jautājumiem. Jā, tad sāksim ar šo te aktualitāti kabeļu bojājumiem Baltijas jūrā. Atgādināšu, ka satiksmes ministrija ir svētdien bojātā kabeļa īpašnieka akcionāra Latvijas valsts pārstāvis. Cik nopietni līdz šim ir kopumā valstī strādāts pie dažādiem rezerves risinājumiem šādu jūras kabeļu bojājumu gadījumiem, un vai pēc šī konkrētā incidenta ir plānoti vēl kādi citi papildu rezerves risinājumi? Tātad šis, kabeļi mēs ar ārpasauli, ja tā var teikt, esam savienoti ar daudziem kabeļiem, un arī datu plūsma līdzība kā elektrība tīklā plūst pa daudziem vadiem, un arī šis, viens bojājums izsauc sliktākajā gadījumā to, ka Latvijas varbūt klientiem palēlinās bišķīt internets, bet, manuprāt, es pats, piemēram, neesmu sajūts, droši vien arī skatītāji, klausītāji mums nezvēr sajūtuši to. Protams, tur ir arī lielie datu, pakalpojumi, datu pārraides pakalpojumi pircēji, kuriem tas tika nodrošināts arī rezerves variantos. Tie varbūt, viņus varbūt vairāk skāra, bet es domāju, arī viņu klientus tas daudz neskāra. Bet kopumā ņemot, cik šādi kabeļi ir jāpārauj, lai Latvija vispār paliktu bez interneta? Tad droši vien ir visapkārt pa perimetru jāiet un visi kabeļi jārauj, lai paliktu. Tie ir desmiti, simti? Es nemācēšu precīzi pateikt, bet droši vien tie ir desmiti. Un viena liela lieta, ko tagad jau visā pasaulē daudz izmanto Starlink, internetā, bet arī NATO šobrīd jau sāk izstrādāt savu alternatīvu, un vai arī Latvija, kaut kādā veidā piedalās, izstrādā šāda Starlink alternatīvas izstrādē. Saprotu, droši vien būtu vairāk aizsardzības ministrijai, bet arī jūs atbildat tomēr par datu pārraidi jūsu ministriju. Šie visi risinājumi, protams, tiek taisīti ar rezervēm, un jo īpaši izvērtējot šī brīža situāciju, tā kā arī šajā gadījumā jūs redzat, ka šis rezerves risinājums ir nostrādājis, līdz ar to es domāju, ka profesionāli pie tā strādā un mēs varam būt šajā situācijā droši. Bet vai tiek domāts tiešām par vēl kādiem papildus rezerves risinājumiem pēc šī konkrētā incidenta, zinot to, ka faktiski šie kabeļi jūrā ir pietiekami neaizsargāti, neskatoties uz visu patrulēšanu? Protams, ka nāksies domāt pie tā un droši vien arī tāda ziņas sekos. Kā jūs vērtāt, sadarbību ar aizsardzības ministriju, jo tikko arī iznāca ziņa, uzreiz pēc notikuma, ka NBS norīko patruļu kuģus, visu. Kā jūs vērtējat, ministrijas līmenī sadarbība efektīva? Ir ko uzlabot? Tātad arī es pats tajā svētdienā, protams, biju iesaistīts šajos visās darbībās, un skaidrs, ka katru jūrā kilometru, kur ir vairāk simti kilometru garumā, mums kabelis mēs nosargāt nevaram, pie katra kilometra kuģi nepieliksim. Bet arī tā jūras spēku, reakcija bija ātra, un es domāju, arī tas, kas NATO ietvaros šobrīd Baltijas jūrā tiek veikts, un tas kaut kādus rezultātus dot. Tātad ziņās jau arī lasat un dzirdat, ir
potenciālais aizdomās turamais jau ir aizturēts arī Zviedrijas ūdeņos, arī sadarbība starpvalstu līmenī notiek. Līdz ar to, es domāju, šie uzlabojumi, kas tika veikti pēc iepriekšējiem līdzīgiem gadījumiem ar elektrības kabeļiem un citiem, viņi savu labumu ir devuši, jeb rezultātu. Turpinājumā par šo dronu incidentu lidostā uz ekrāna varam paskatīties šo ministru prezidents Evikas Siliņas ierakstu vietnē X, kas tapis aizvakar. Viņa uzdeva satiksmes ministrijai sniegt priekšlikumus un arī izvērtēt amatpersonu atbildību saistībā ar droniem, kas paralizēja lidostas darbu un apdraudēja arī lidojumu drošību. Jautāšu tieši to pašu, ko aizsardzības ministram Andrim Sprūdam šajā studijā aizvakar. Cik slikti ir tas, ka drons lidostā pamana nevis moderna tehnika, bet darbinieki pa logu? Jā, tas ir zināms drošības risks, bet jāsaka, protams, mēs vērtēsim. Mums ir arī ministrs prezidents uzdevums līdz 5. februārim to vērtēt, bet vismaz sākotnējā informācija liecina, ka tas, kas aviācijas drošībā tika izdarīts atbilstoši visām vadlīnijām, arī starptautiskiem normatīviem aktiem, un šajā brīdī arī tās lidmašīnas tika novirzītas, lai neciestu. Bet, protams, jebkurš svešķermenis lidostas teritorijā, jo īpaši pacelšanās, nosēšanās zonās ir ļoti bīstams, tāpēc arī regulāri pie tās tiek strādāts, lai tādu tur nebūtu. Bet kolēģi no Nekā personīga bija arī savā sižetā par šo gadījumu minēja to, ka nebija nevienam skaidrs, ko īsti darīt. Šis te nebija jāstrādāts mācībās, un es jau redzu, ka manam kolēģim Andrim ir rokās tieši šodienas ziņa, kur Evika Siliņa, mūsu premjerministra, norādīja, ka nevar attaisnoties, ka nav uzrakstīti kādi noteikumi, ka tas nav attaisnojums. Un, tad kas ir tas attaisnojums? Jo ir skaidrs, ka komunikācija nenostrādāja. Tas, kas attiec uz aviācijas lidojumu drošību, tā sistēma nostrādāja. Tātad lidmašīnas tika novirzītas un necieta. Protams, kas attiecas uz pretdarbību, jā, tur ir saistībā ar Ukrainas notikumiem sākta veidot šī visaptverošā sistēma aizsardzības lidostas, mēs varam tā vizuāli teikt, kupols, kas sastāv gan no īsas darbības radariem, no tālas darbības radariem nosēšanās un pacelšanās zonās, no dažādiem sensoriem, gan vizuāliem, gan arī radiofrekvenču sensoriem, lai varētu šādus dronus detektēt, kuri nepakļaujas normatīvu aktu prasībām un lido neraidot nekādus signālus, kas viņus detektē, kā bija šajā gadījumā. Līdz ar to tas darbs jau tika uzsākts, jau viens radars darbojās, diemžēl viņš nespēja šo dronu konkrētu uztvert, tātad tiek attīstītas sistēmas, lai mēs varētu ar dažādām metodēm šāda veida dronus konstatēt. Arī ar novērošanu pa logu. Arī tas ir viens no veidiem, kā viņus var, protams, identificēt. Bet jūs paši saprotiet, ka tehnoloģijas arī Ukrainas karā attīstās tādas, kad militārā jebkura darbība ir tā, kas dod šīm tehnoloģijām ļoti ātru attīstības tempu. Bet karš notiek jau gandrīz 3 gadus. Jūs sakat, par šo laiku ir viens radars. Es pareizi sapratu, vai arī... Šobrīd tātad lidostā konkrēti tur darbojas viens radars, jā. Lidosta ir veikusi jau iepirkumu nākamajam, un tur būs 1,5 mēneša laikā uzstādīts, bet arī tas vēl nav viss. Tiek domāts arī par nākamajām tehnoloģijām, jo šīs tehnoloģijas nepārtraukti attīstās. Tas, kas bija pirms gada 2, jau būs novecojis. Līdz ar to tas līdzīgi varbūt kā, ar datora aizsardzību, no vīrusiem, jo vienmēr tie izstrādātāji kaut kā vīrusi iet pa priekšu un pēc tam seko tikai tās pretdarbības. Tie kaut kas līdzīgs. Kurš šādi radari spēja un ko nespēja uztvert un parādīt, cik liela izmēra, maza izmēra dronus augsti lidojušus, zem lidojušus? Ir kaut kādi ierobežojumi? Protams, kad visa tā aviācijas sistēma līdz šim tika būvēta aviācijas drošībā ap lidostu un arī tajās lidojuma zonās, lai konstatētu lidojošus objektus, faktiski lidmašīnas. Ja? Līdz ar to spēja uztvert lielus objektus.
Bet tādus mazus objektus kā droni, kas sastāv pat ne no metāla, bet no kompozīta materiāliem, tur ir vajadzīgas citādākas metodas, lai viņus uztvertu, un līdz ar to šīs tehnoloģijas arī pasaulē tagad tikai attīstās. Un mēs, protams, arī esam izvērtējuši, mūsu uzņēmumi ir izvērtējuši, kādas tās labākās tehnoloģijas arī bijušas vizītes pie sadarbības partneriem un tam līdzīgi, tāpēc saku, jau iepirkums ir veikts viens un tas viss attīstās. Bet, protams, mēs nevaram izslēgt kaut kādus gadījumus, kad kaut kādas jaunas tehnoloģijas parādās, kurām uzreiz mums nebūs pretdarbības. Jo pats grūtākais šajā gadījumā ir iedarboties uz tiem droniem un viņus nosēdināt vai notriekt, jo tā ir tomēr lidostas teritorija, kur arī gaisa kuģi atrodas gan gaisā, gan arī uz zemes. Un pats galvenais arī ārpus lidostas teritorijas ir jāspēj pretdarboties šiem droniem. Un tāpēc arī mums ir sadarbība gan ar valsts policiju un varas spēka struktūrām, lai arī ārpus lidlauka žoga teritorijas spētu pretdarboties. Šobrīd tieši tā pretdarbība ir tas, kas jāattīsta. Vai izskatās, ka saistībā ar šo incidentu kāds varētu zaudēt amatu? Mēs šobrīd vērtējam, šobrīd nekomentēšu šo jautājumu. Bet tāda iespēja tīri teoretiski arī varētu tikt apsvērta. Tad mēs esam pieprasījuši informāciju, vērtējumu, ja tāda nepieciešamība būs, tad, protams, arī attiecīgi rīkosimies. Kādi vēl varētu būt satiksmes ministrijas priekšlikumi, lai šādi incidenti neatkārtotos, tātad vēl bez papildu radariem un citām lietām? Tātad šeit ir, tās ir investīcijas šajās tehnoloģijās, kas ir ne tikai, lai mēs spētu noteikt, kas tie par droniem ir un kādi viņi ir un kur viņi ir, bet arī, lai pretdarbotos. Un tad ir vienota, var teikt, tā komandu punkta izveide, kur ir arī drošības dienesti iesaistīti, kuri atrodas arī nepārtrauktā režīmā lidostas teritorijā, droši vien arī skrejceļa abos galos, lai varētu iedarboties. Un tā ir tā pretdarbības sistēma, kas arī nepieciešama, lai varētu tos dronus vai nosēdināt, vai notriekt, vai kā savādāk viņiem iedarboties. Un kad tie teoretiski šie visi uzlabojumi varētu tikt ieviesti? Tas prasīs ilgāku laiku, protams. Ja mums runājam par to tuvākā laikā viena radara iegāde, tad šim visam tur paies droši vien mēneši. Vai pat vēl vairāk. Kāpēc? Jo parasti jau mēs redzam pasaulē kaut kas notiek, uz šādām pretreakciju gan strauji, un būsim godīgi ienaidnieks, ārējais agresors neguļ, un mēs tagad sakam, notika šitā, tagad pāris mēnešus padomāsim, kāpēc nav prasti sakot, jau šodien nestējuši katrs savā malā un papīru sakārtojam paralēli. Tātad darbības jau tiek veiktas, jau tika veiktas, ja? Bet, kā es vēlreiz saku, šīs tehnoloģijas attīstās. Šobrīd nav arī Eiropas Savienības lielākajā daļā lidostu, ko mēs esam apzinājuši, arī šāda veida risinājumi. Ir daži ir Lielbritānijā un Francijā, tikai daži no tā kompleksa, ko mēs gribam ieviest, un tāpēc arī pieredzes apmaiņās tur tiek braukts un skatīts, kā viņiem tas strādā. Tās ir jaunas tehnoloģijas, kas attīstās. Protams, mēs arī gribam daudz ātrāk to attīstīt. Bet arī šādi, incidenti veicina to, lai tās darbības ātrāk notiktu. Vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījuma viesim varat uzdot vietnē Slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu satiksmē. Tālāk pāriesim pie jautājumiem par nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Tātad pirms mazliet vairāk nekā nedēļas kļūst zināms, ka tiek nomainīta aviokompānijas Air Baltic padome. Par to jau runājāt šeit raidījumā pirms nedēļas, bet tomēr vēl papildus gribētu saprast, kas tad īstenībā mainīsies, kas būs labāk? Vai līdz ar šo Air Baltic padomes nomaiņu, piemēram, uzlabosies līdzsabiedrības finanšu rādītāji, vai uzlabosies komunikācija, vai vēl kaut kas? Jā, mēs pārstāvam Air Baltic lielāko akcionāru. Tātad gandrīz 98% akciju pieder valstī. Un, ja uzņēmumā kaut kas varbūt neiet tā, kā akcionāram gribas, akcionārs arī pieņem kaut kādus lēmumus un kaut ko maina. Šajā gadījumā mēs gribam stiprināt padomi, gribam stiprināt arī ar tām kompetencijām, kas varbūt līdz šim padomē bija mazāk vai pietrūka. Un attiecīgi mēs šobrīd esam saziņā ar potenciāliem kandidātiem ar attiecīgām kompetencijām, lai arī mēs padomu varētu stiprināt un ienest kaut kādu arī varbūt jaunu elpu, arī apstīties uz līdz šim paveikto un varbūt kaut ko savādāk darīt. Jo skaidrs, ka mēs nevaram iztikt bez izmaiņām, ja
redzam, ka varbūt neiet tā, kā mums gribētos. Kas tad bija tā spalva, kas salauza kameļu muguri? Jo līdz šim Air Baltica Latvijas valsts diezgan brīvi kā bankomātu varēja izmantot. Visu varēja. Publiskais tēls jau tāpat tās atradās, kur atradās. Nekas nenotika. Tagad mēs to izdarām. Kas tad bija tas pēdējais? Tas var būt tas izšķirošais brīdis, kad šis jau ir par traku. Tur droši vien sanāk viss kopā, jo tā komunikācija, kas pašā pirmajā gada darba dienā bija, tā, protams, arī bija neveiksmīga no uzņēmuma puses, un tas varbūt pielika to punktu lielāko. Komunikācijas kļūda vienkārši. Tad jūsu cerība ir tā, ka līdz ar jaunu padomi būs mazāk atceltu reisu. Tas man liekas. Tātad par atceltiem reisiem tur šobrīd ir grūti prognozēt, jo viņi var atcelties kaut vai vulkāna darbības rezultātā. Tāpēc arī šo jautāju. Bet skaidrs, ka, ja mēs mainām padomi, tas tālāk arī padomas uzdevums ir skatīties gan uz strateģiskiem lēmumiem uzņēmumā, arī uz attīstības virzību un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka mēs arī ceram šo līdzinējo pārskatīt un varbūt kaut kādus uzlabojumus sagaidām un tam līdzīgi. Protams, ka mēs to darām, lai aviokompānijā veiksmīgāk strādātu. Tomēr atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par droniem lidostā, paskatīsimies arī uz ekrāna skatītāja jautājumu. Tiek uzdots jautājums, vai ir korekti salīdzināt drona aizsardzību lidostās ar Franciju un apvienoto karalisti, kur kaimiņos nav Krievijas, vai Latvijai nevajadzētu būt inovatoram šajā sakarā, lai spētu efektīvāk aizsargāt kritisko infrastruktūru? Es domāju, ka mēs par tādiem arī droši vien kļūsim. Bet jūs ziniet, ka tādi incidenti notiek ne tikai teiksim, šeit, bet arī viscaur Eiropā. Kaut vai tas, kas bija uzspridzināts Nord Stream 2, tas jau arī nebija teiksim, mūsu teritorijā, tas bija tā kā tālāk. Ja. Un nav jau arī noslēpums, ka arī līdzīgi incidenti notiek citur Eiropā. Pievēršamies arī otram jautājumam, kas arī ir par šo lidostas aizsardzību iepirkumu. Lidostas aizsardzībai pēc vairākiem mēnešiem vai ilgāk, tas tāpēc, ka satiksmes jomai nav naudas Rail Baltica dēļ vai paši iepirkumu? Tie galīgi nav saistīti jautājumi ar Rail Baltica. Iepirkums jau noslēdzies, tur ir jautājums par piegādēm un uzstādīšanu. Bet tās sistēmas jau nav vienkārši, kā tur nopēc lietu uzliec galdu, tur jāuzstāda un tam līdzīgi. Tas ir radaru sistēmas un tam līdzīgi. Atgriežamies pie jautājuma par Air Baltica. Tātad strateģiskā investoru un Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica līguma noslēgšanai jābūt drīz. Tā vakar preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja valdības vadītāji. Cik drīz tas ir dažu dienu vai tomēr nedēļu jautājums? Dienu vai nedēļu? Tāda ir atbilde. Varētu būt diena, varētu būt nedēļa. No kā tas ir atkarīgs? Šajā gadījumā droši vien atkarīgs ir no strateģiskā investora lēmumiem. Vai tas nozīmē, ka Latvijas valdība ir izdarījusi visus savus mājas darbus, kas šajā jomā bija jāizdara? Šobrīd jā. Vai atnāk šis investors, vai mums tad ir garantija, ka nebūs nākamais dublis gājienam, mums vajadzētu 50 miljonus, 75 miljonus piešprici no budžeta, un ja tāds būs, vai mēs to varam atļauties, un B, ja varam, vai mēs to darām kā valsts? Tātad šobrīd mēs strādājam pie tā, lai to nevajadzētu darīt, un arī tas ir iespējams izdarīt bez. Situācija var dažādi attīstīties. Mēs arī nevaram prognozēt, diemžēl, arī ekonomisko attīstību tālu uz priekšu un arī ģeopolitisko attīstību. Jo, piemēram, ja šobrīd atrisinās konflikts Ukrainā un mums atveras, piemēram, Ukrainas gaisa telpa, kas ir arī nozīmīgs, līdz 22. gadam arī ieņēma avots bija Air Baltica, tas radikāli maina situāciju uzņēmumā. Līdz ar to tur ir dažādi scenāriji. Bet tomēr es gribēju precizēt, ja tas līgums ar strateģisku investoru tiek noslēgts, vai tas tiešām kādā tālākā plauktā noliek jautājumu par nepieciešamību pēc jauniem valsts ieguldījumiem aviokompānijā? Tas palīdz uzlabot kompānijas stāvokli? Primārais mērķis ir piesaistīt kapitālu uzņēmuma attīstībai biržā, tātad sākotnējā akciju kotācijā biržā, jeb IPO procesā. Un šis ir tātad arī investori, strateģiskā investora piesaiste ir viens no tiem soļiem, lai mēs arī veiksmīgāk varētu tur startēt. Un līdz ar to tad, šis ir komplekss jautājums, kas tiek darīts atbilstoši tai rīcībai, kas jau tika pielemta, man liekas, pagājušā gada augustā.
protams, mēs ejam ar zināmu laika nobīdi, bet ejam tajā virzienā. Vai jautājumā par līgumu noslēgšanu abām pusēm ar strateģisko investoru ir kādas domstarpības, kuru dēļ līgums varbūt tomēr beigās netiek noslēgts? Šobrīd tādas neredzu, bet es domāju, ka lielākā varbūtība ir, ka nē, ka tāda domstarpība vairāk nav. Bet vispār, ja mēs paskatāmies uz Air Baltica kopumā, kāda ir reālā finanšu veselība, teiksim, tā līdz sabiedrībai? Jo tas, ko viens ir tas, ko viņi publicē uz šīm ceturkšņu atskaitēm, otrs ir tas, ka dažādi tiek runāts par to patieso veselību un kāda ir šobrīd. Vai Air Baltica mēs varam uzskatīt par finansiāli veiksmīgu, veselīgu, tiešām nacionālo sabiedrību, ar ko lepoties, vai arī tā ļoti veiksmīga grāmatvedība tur apakšā? Tātad šobrīd tā labā ziņa ir, ka Air Baltica attīstās un arī apkalpoto pasažieru skaits viņiem ievērojami pieaug par, neatceros cik, bet 11% pagājušā gadā ir pieaudzis. Tātad aviokompānija. Mēs skatāmies, tas nav objektīvs atskaites. Tur jau ir pārsniedzis arī pirms Covid laiku. Līdz ar to tā attīstība notiek, un tā attīstība ir tas, kas varētu būt investoriem interesants. Skaidrs, ka Covid laikā nenosektais mīnus, jo viss netika nosekts ar valsts atbalstu. Iepriekšējo gadu arī nelielais uzkrātais, kas bija kā aizņēmums paņemts, par ko jāmaksā procenti, plus notikumi Ukrainā. Un tagad problēma ar dzinējiem ir tas, kas tieši naudas plūsmā traucē attīstīties. Tāpēc nepieciešams kapitāls, kas ir piesaistītais kapitāls akciju veidā, dēļ kura tad varētu arī šis biznesa plāns un aviokompānija veiksmīgi iziet ārā no šīs situācijas. Šobrīd tā situācija ir tikai tāpēc, ka pietrūk šī kapitāla. Un aizņemtais kapitāls ļoti dārgs, par to dārgi procenti jāmaksā. 14% bija tas, ja? Jā, 14,5% bija tam lieliem aizņēmumiem. Tas, diemžēl, tā situācija tāda ir izveidojusies. Mēs šobrīd darām visu, lai šo situāciju pārvarētu un lai arī kompānija varētu dzīvot. Tas ir mūsu viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, man liekas, redzamākais uzņēmums, atpazīstamākais Eiropā noteikti. Man gribētu no ministrijas viedokļa, ka Mārtiņš Gauss ir ļoti ilgi jau tomēr pie Air Baltica, teiksim tā, stūres. Vērtējiet kā pozitīvi, negatīvi, esam, kur mēs esam, un viņš turpina saņemt to miljonu apmēram gadā. Kas nav maznozīmīgs faktors. Kas ir diezgan būtisks faktors tieši tā. Redziet, šo 10 gadu laikā droši vien kopš viņš stājās amatā, un arī tad, kad stājās amatā, jau atcerieties to situāciju arī aviokompānija, tad bija nepārāk labā situācijā, teiksim tā. Tā aviokompānija ir izdzīvojusi, attīstījusies, paplašinājusies, un tas arī jāvērtē droši vien ir. Un tad jaunā padoma arī būs tā, kas vērtēs. Šodien arī parādījās ziņa par to, ka Air Baltica savas lidmašīnas ziemas sezonā iznomās Urugvajas aviokompānijai. Situācijā, kad nav nekādu garantiju vai ar dzinēju apkopi nebūs vēl kādas aizķeršanās arī kaut vai tajā pašā nākamajā ziemā. Vai jūs prāt, šāds biznesa modelis ir pareizs, kad savas jaunās lidmašīnas iznomājam citiem, bet paši lidojam ar Carpatēru? Tas ir arī mīts, ka mēs lidojam ar Carpatēru. Es domāju, pajautājot pašai aviokompānijai, tātad vismaz tie plāni, ko es šobrīd zinu, kad tajā sliktākajā gadījumā vasaras sezonā nāksies kaut kādas 3 lidmašīnas piesaistīt, bet tikai vasaras sezonā no citiem Bet, ja mēs ziemā atdodam uz Urugvaju lidmašīnas, tad varbūt arī ziemā mums vajadzēs piesaistīt. Un te ir tas bizness, ja? Tātad mums ziemā tik daudz lidmašīnu nevajag, mums viņas vajag vairāk vasarā, jo mums ir vasaras sezona, savukārt tur ir otrādāk. Un tur ir tā biznesa loģika, tajā brīdī, ka mums tās lidmašīnas šeit nevajag, mēs viņas izmantojam tur un pelnam. Un arī tādā veidā mēs samazinām to mīnusu. Tādā ziņā, es domāju, tie, kas ar biznesu saistīti, sapratīs. Jā, bet vai tas kopumā šis fakts apliecina, ka Urugvaja aviokompānijas māk labāk saimniekot, ja viņi mūsu lidmašīnas var atļauties, bet mēs ne? Padomājiet, kāda tur ir politiskā iekārta, ekonomiskā situācija un teiksim, arī finansiālā droši vien situācija un iespējas un tam līdzīgi. Tā ir valsts, kur droši vien tas ir, valsts, ja publiskā pārvalde ir daudz vairāk ar kaut kādiem privātiem biznesiem saistīta un tās naudas plūsmas ir mazāk caurspīdīgas nekā mūsu reģionā.
Ko jūs ar to gribējāt teikt? Es domāju to, ka ja mēs šeit savu avio kompāniju uzskatām kā tādu, kurai ir noteikti jāpelna, kura, protams, ir konkurences apstākļos vienādos Eiropā ar visiem, tad tajās zemēs šis regulējums nav tik strikts. Un tur, piemēram, ja valsts grib sniegt kaut kam atbalstu, valsts sniedz atbalstu, nav tādu ierobežojumu kā pie mums un tam līdzīgi. Saprat, jā. Ministra prezidenta Evika Siliņa raidījumā, kāpēc pie mums šajā pašā studijā norādīja, ka būtiska e-pasta ziņa no Air Baltica par nepieciešamību pēc jauna daudzmiljonu ieguldījuma Air Baltica, viņa iekritusi pie mēstulēm un viņa to nav redzējusi. Vai satiksmes ministrijā un varbūt arī pašam ministram, vai arī jums tā mēdz gadīties? Nemācīšu atbildēt, man tāds nav gadījies pēdējā laikā, neesmu dzirdējis, kad arī ministram būtu gadījies. Par komunikāciju ministra prezidents nemācīšu pateikt. Bet, piemēram, ministra gadījumā vai ministra prezidents gadījumā, vai tiešām ir tā, ka ministrs vai ministra prezidente paši skatās savus e-pastus un vēl pārskata arī mēstuļu kasti, vai tur kaut kas nav ieķēries? Redziet, vai tomēr ir kaut kādi speciāli darbinieki, kuri analizē tos e-pastus? Tātad normāli komunikācija ar ministriju notiek caur oficiālo e-pastu, oficiāliem saziņas līdzekļiem, kur ir vairāki darbinieki, kas to nepārtraukti skatās, un tur garām neviens neaiziet. Ja kāds grib kādam personīgi sūtīt, kā jums, piemēram, droši vien arī jums kaut kas varbūt aiziet garām kāda iekrīt. Un tā arī ir bijis, jā. Tad arī šis ir droši vien tas gadījums. Tad es gribētu jautāt, jo mana pieredze tomēr liecina, ka šādos gadījumos parasti tiek aktīvi zvanīts vai saņēmāt manu e-pastu. Tad tiešām mums kā sabiedrībai tad ir jāpieņem, ka grib 50 līdz 100 miljonus, bet vienu e-pastu varam aizsūtīt, bet piezvanīt gan Siliņas kundzei, gan arī patiesībā Briškina kungam tādam zvanam būtu bijis jābūt, ka nav bijis. Bet es nemācēšu to gadījumu konkrēto komentēt, kas tur kam ir ko sūtījis. Tad jāprasa jums droši vien viņiem pašiem. Ja. Bet, tomēr, kad savukārt pašā ministrijā uzzināja to vēsti, ka šāds 50-100 miljonu ieguldījums avio kompānijai varētu būt nepieciešams. Siliņas kundze saka, ka viņi to novēlot uzzinājusi. Nē, šis ir tas jautājums tajā akciju publisko piedāvājuma procesā, kad, ja valsts grib kaut kādu savu līdzdalību saglabāt, tad valstī var nākties piedalīties, ja tās zvaigznes sastājas ne tādā secībā, ka tas process ir ar sākotnējo uzņēmuma novērtējumu augstu, un valsts, teiksim, ar šī brīža 97, kaut cik procentiem var saglabāt, piemēram, tos 25%. Tas ir tāda varbūtība. Un, tāda varbūtība nevar izslēgt, protams, bet tāda varbūtība var arī neiestāties. Par nākamo lielo sāpi Air Baltica no satiksmes ministrijas sagatavotā ziņojuma izriet, ka bez papildu valsts naudas RB Rail izmaksu sekšanai varētu tikt apturētas šī dzelzceļa megaprojekta aktivitātes. Premjerministra Evika Siliņa to sauc par šantāžu. Ko varat teikt par šo premjeras izteikumu? Ir kaut kādi šantāžas elementi šeit, jūsuprāt? Tad jautājums, kurš kuru šantažē? Tas ir jautājums arī jums, kurš kuru šantažē? Jā. Skaidrs, ka mums šobrīd jau kādu laiku arī esam sagatavojuši un valdībā virzam arī informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu, bet šeit varbūt arī tā ir neapmierinātība no RB Rail puses. Mēs esam arī uzstājuši uz būtisku izmaksu samazinājumu. Mēs tātad jau esam panākuši gan pagājušā gadā ir administratīvo izmaksu samazinājums arī uzņēmumā, arī mēs savam uzņēmumam EDZL esam stingri samazinājuši arī viņa budžetā izdevumus, un mēs arī visā Air Baltica trasē, ja tā globāli skatās pēc tā pēdējā pētījuma, kad apmēram vairāk kā 9 miljārdi Latvijā izmaksātu pamattrase, tad šobrīd tā tad ir arī valdība apstiprināts tas pirmās kārtas risinājums, kas paredz tikai, man liekas, 4,5 miljārdus kopumā. Un arī tā ietvaros mēs vēl skatāmies, ko mazināt, un kopā strādājam arī uzdot šobrīd mūsu kapitāla sabiedrība Eiropas dzelzceļa līnijas līdz nedēļas beigām nākt ar priekšlikumiem, ko vēl var samazināt.
gan attiecībā uz tehniskiem risinājumiem, gan kaut kādām ekstrām, kas iepriekš bija saprojektētas un tam līdzīgi. Tā kā šis ir tas process, ko mēs esam uzsākuši. Pirms tam tas netika veikts. Mēs šobrīd esam pēdējo mēnešu laikā uzsākuši intensīvu izmaksu optimizācijas procesu visam Rail Balticam. Jūs sakat, ka samazināt izmaksas. Es katru rītu, ejot uz darbu, eju garām vienam pālim, kas tiek būvēts Daugavas krastā, un kurš šobrīd ir diezgan skaidrs, ka naudas nākamajiem pāļiem tik ātri nebūs. Tātad, pirmkārt, kāpēc es joprojām redzu, kā tur tā nauda burtiski izkūp gaisā ar katru metinātāju kustību, un otrs, cik izmaksās pēc tam šo pālu iekonservēt ar to cerību, ka varbūt kaut kad kādreiz tā naudiņa būs. Un lai nebūtu tā, ka tad, kad mēs sākam būvēt, atklājās, ka, ziniet, vēl 40 miljonus vajag, jo pāls ir pilnībā. Tas ir pirmais jautājums, ko es arī pirms 3 mēnešiem stājoties šajā amatā arī uzdevu. Un mēs piesaistījām arī mūsu ministrijas iekšējo auditu izauditēt un noskaidrot, kā tur tā situācija ir. Un šobrīd tas ir diezgan varbūt neparasti, neierasti citiem Eiropas Savienības finansējumiem, bet šis tātad no CEF finansētais objekts ir jāpabeidz tādā veidā, kā ir bijusi piešķirta nauda. Un līdz ar to, ja nauda ir piešķirta šai aktivitātei ar to, kā jūs sakāt, pāli Daugavā, tad tam pālim tur ir jābūt. Jo arī konstatējot uz to brīdi, kad tur no 20 pāri miljoniem palikuši apgūt, laikam bija vai 2 vai 3, tātad, ja mēs šos darbus tajā brīdī apstādinātu, tad mēs dabūtu to puspabeigto pāli tāpat tur, bet mēs zaudētu visus tos 20 miljonus. Līdz ar to tad šobrīd tas saprātīgais lēmums mums ir viņu pabeigt, un pabeigt tādā veidā, kā arī tātad šis līgums ir noslēgts, jo tur darbi jāpabeidz, man liekas, līdz aprīļa sākumam ir, daži mēneši vēl palikuši. Un tad mēs nezaudējam šo te Eiropas Savienības finansējumu. Un nav jau izslēgts, ka mums tālāk arī kādā tālākā nākotnē viņš būs vajadzīgs, bet mums būs viena darba daļa jau izdarīta. Vēl viena svarīga lieta. Ziņojumā ministrija uzsver, ka gadījumā, ja netiks piešķirts finansējums RBRL izmaksu sekšanai, RBRL padome rīt, tad 30. janvārī plāno pieņemt lēmumu apturēt visas Latvijas aktivitātes, kurām nav piešķirts finansējums, tā skaitā projektēšanas darbs. Tātad, ja valdība šo jautājumu vakar neskatīja, lēmumu par finansējumu nav, tas nozīmē, ka RBRL lems apturēt Latvijas aktivitātes un mūsu garais stāsts par Rail Baltica beidzas un tam pieliekam visām šīm sāpēm punktu, neko nebūvējam tālāk? Nē, tur šobrīd tā ir tikai projektēšana, ko mēs arī pārņemsim pie sevis, jeb savā uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, bet šobrīd mums vismaz ziņas ir, kad arī padomu rītdien rosinās, kad tomēr uz mēnesi šo procesu vēl neveikt, jo informatīvais ziņojums mums valdībā ir iesniegts, un mēs ceram arī tuvākajā laikā, ka viņš varēs arī tikt apstiprināts. Vēl par vienu tematu Latvijas televīzijas raidījums de facto ziņoja, ka abonēto presi 5 dienu vietā varētu piegādāt 1,4, kāpēc šāds risinājums tiek piedāvāts? Jā, arī, diemžēl, samazinoties iedzīvotāju skaitam un samazinoties arī preses abonentu skaitam, tās vienības piegādes izmaksas pieaug. Un savukārt valsts budžetā tos papildus finansējuma pieprasījums, kas nepieciešami, lai universālā pasta pakalpojumu, ja viņa sniegšanas rezultātā radītos zaudējumus sektu, diemžēl neapstiprināja mums budžetā. Līdz ar to mums jāiekļaujas tajā budžetā, kāds ir apstiprināts, un viņš tajā kvalitātē, ko arī regulators nosaka, ar 5 dienām nedēļā piegādēm nevar tikt izpildīts, jo viņš reāli maksā vairāk. Tur ir, protams, arī vēl juridiskās problēmas, ka to tik ātri nevar pārtraukt, bet arī preses izdevēja jau šobrīd, vismaz pēc manā rīcībā esošām ziņām, tātad vairāk neizdot 5 dienas nedēļā abonēto presi. Tās ir 4 dienas, pirmdienās neiznāk. Ja? Un tad jautājums, kāpēc mums jāmaksā par pasnieku, kurš pirmdienā staigā, ja viņam nav ko nest. Un iespējams, ka būs jāiet vēl uz radikālāku risinājumu, lai iekļautos finansējumā, varbūt pat uz 3 dienu piegādēm, ko starp citu tāda bagāta valsts ar dabas resursiem kā Norvēģija jau ir ieviesusi. Bet nav risks, ka mums ir gana daudz vientuļu pensionāru, daļa arī saucamie digitālajie analfabēti, kam šāda te analogā satura, prese, vēstules, viss ir vienīgais, tā teikt, komunikācijas veids ar ārpasauli, un vai te mēs neriskējam klusu
bet lielu daļu sabiedrības vēl vairāk, teiksim, iedzīt informācijas izolacionismā. Nē, nu tad vērtējiet paši, ja šobrīd tās ir 4 dienas, kad abonētā prese iznāk, tad pasniegam jau šobrīd noteikts, ka 5 dienas viņam jāpiegādā. Ja mēs, piemēram, aizjam uz tām 4 dienām vai 3, nu tad cik tas būtiski ir, jo žurnāls tas droši vien neietekmē, tas varētu ietekmēt tikai pārsvarā reģionālos droši vien laikrakstus. Jā. Bet arī reģionālajiem laikrakstiem iespējams tas samazinās izmaksas un viņi varēs turpmāk arī veiksmīgāk darboties. Bet tas ir jārunā ar izdevējiem, to mēs arī runāsim. Noslēgumā gribēju pajautāt par komunikāciju valdībā. Delfi raidījumā, kāpēc premjerministra Evika Siliņa izteicās, ka satiksmes ministrijas projekti ir pārāk lieli viņu spējām. Paklausīsimies šo fragmentu. Mēs arī vērtējam to, vai vispār viena ministrija var tik daudz sarežģītus uzņēmumus pārvaldīt. Es domāju, tur ir jāveic lielākas reformas konceptuāli, jo ne tikai Air Baltica un Rail Baltica, bet arī Latvijas dzelzceļš un ostas. Un tiešām milzīgi Latvijas resursi šobrīd koncentrējas vienā ministrijā. Un tur tad ir vajadzīgs ārkārtīgi profesionāls resurs, kas to pārvaldīt. Tā kā man ir jautājumi. Pašlaik tā profesionāla resursa tur nav. Es domāju, ka satiksmes ministrijā šobrīd ir ļoti liela izaicinājuma. To projekti ir pārāk lieli priekš viņu spējām, jā. Ministrijā ar visu netiek galā pavisam īsi. Nu, redziet, tā ģeopolitiskā situācija, kas šobrīd mūsu reģionu skar, pa mums sit visvairāk. Un ja mēs varējām iepriekšējos gados, kad tranzīts gāja, neuztraukties ne par dzelzceļa finansējumu, ne ostu finansējumu, arī ne pasta finansējumu, tad, diemžēl, par to mums šobrīd jāuztraucās. Arī par Air Baltiku mums jāuztraucās. Un skaidrs, ka mēs, tā kapacitāte ministrijā iepriekšējos gados nav bijusi tāda, lai tagad momentā vienlaicīgi ar visām tām problēmām strādātu. Man pašam šobrīd dažreiz darbdiena beidzas 10, tikai vakarā. Saka, ka ierēģi nestrādājot. Ja? Bet mēs tiešām neesam profesionāļi arī, piemēram, tajās biržas lietās, par ko mēs tagad ar Air Baltiku runājam, tam līdzīgi. Skaidrs, ka tur jānāk arī citām iestādēm palīgā, bet mēs arī esam iecerējuši veikt reformu, lai arī mazinātu gan iestāžu, gan kapitāla sabiedrību skaitu un arī to konsolidētu mazākā skaitā. Bet saimniecība mums ir liela, protams. Bet, ja sakāt, ka citiem jānāk palīgā, tad atzīstat, ka netiekat galā? Nē, šobrīd arī valdība iesaistās to jautājumu risināšanā. Protams, mēs nevaram būt speciālisti visos jautājumos. Jā, saku paldies abiem raidījumu viesiem. Nākamais Spriedra Delfi raidījums ēterā rīt šodien. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!